Arēna Rīga piedāvā. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, TV raidījuma Ķepa uz sirds producente Inese Kreitsberga. Te Selīna Diona un Jānis Šipkevits. Sveicieni 2018. gada pirmā mēneša pirmajās beigās. Katras beigas ir kaut kā jauna sākums, un šodien pirmo reizi ar dziesmu par dzīvi studijā ir Inese Kreitsberga. Good to see you.
Cik gadu, cik ziemu? Sveiki, Jāni. Ļoti prieks un patīkami tevi šodien redzēt šeit. Pilnīgi neticami. Jā, tas ir neticami vēl jau vairāk, ka mēs esam pazīstami tik daudz gadus, ka nav vērts tos teikt, jo citādi domās, ka mēs esam pieredzējuši veci cilvēki. Bet mēs esam jauni un pirmoreiz tikties šajā raidījumā ir labi ar to, ka tu esi viena no tām sievietēm, kur var uzskatīt par nestandarta domājošām. Un es ceru, ka arī klausītāji to raidījumu laikā sapratīs. Bet tagad gribu tev pajautāt, vai visu šo laiku, kamēr mēs neesam redzējušies, mūzika ir tevi saturējusi, bakstījusi, glāstījusi, sargājusi? Es laikam esmu no tiem cilvēkiem, kuriem nav nekāda konkrētā mīļākā mūzika, konkrēts dziedātājs vai mūzikas žanrs. Man nav arī mīļākā dzēriena vai ēdiena vai konkrēta vīrieša tipa, kas man patīk. Man patīk kaut kādas konkrētas lietas, kas asociēs ar kādu konkrētu notikumu tajā brīdī. Un mūzika īstenībā ir tā, kurā es novērtēju to enerģiju, to talantu, ko konkrētais dziedātājs, mūziķis ir vēlējies pateikt. Un tas, kas uzrunā mani tajā brīdī. Un tieši Celīna Diona uzreiz man tādas atmiņas par agro jaunību, kad likās, ka viss vēl priekšā un tās trakās idejas bija un tādas domas, kad nekas, visu var izdarīt, ja grib. Nebija nekādi šķēršļi, un es tagad tā sēdēju, atcerējos, domāju, jā, un Celīna ar savu talantu, harizmu un to, ka viņa prot dziedāt, un viņa kaut kā tādu labu piemēru ir parādījis, kādai jābūt mūzikai un kādai jābūt iedvesmai. Vai mūzika tevi jau kaut kur bērnībā iespaidoja tā, ka to tu atceries šodien un labprāt sameklēji kaut kādus vecus ierakstus, dziesmas, pie kurām, nezinu, tu pirmo reizi skolā ballē tevi uzlūdz dejot vai kaut kur pēc skolas atkal tev saistās ar kaut kādiem pārdzīvojumiem? Nu, drīzāk mūzika, tieši latviešu komponists, viens ļoti, ļoti izcils komponists Raimonds Pauls ir bijis pie vainas tajā, kā es tiku pie sava vārda. Tad, kad es vēl biju mammai Vēderā un bija palikuši tikai pāris mēneši līdz manai dzimšanas dienai, es jau biju mamma bija izdomājusi, ka viņa mani sauks par Agnesi. Bet Paulam nebija tādas dziesmas, jā? Paulam laikam nebija tādas dziesmas, bet mana mamma, kā jau Raimonda Paula fane, viņa klausījās Raimondu Paulu, viņa var to darīt 24 stundas diennaktī un tā. Lūk, un viņa klausījās Raimonda Paula dziesmu un tieši bija, viņš uzrakstījis skaistu dziesmu par godu. Par Inesi, jā? Jā. Mamma teica, ka viņa traukus mazgājusi virtuvē, bija dzirdējuši šo dziesmu un sapratusi, ka jā. Agnese nebūs, būs Inese. Tajā laikā televīzijai bija liela nozīme, tad to dziesmu rādīja bieži televizorā vai tas no Dēls teātra izrādes bija vairāk pazīstams? Tā nav izskaidrojuma parādība, vienkārši manai mammai tajā brīdī viņa teica, viņai bija klikšķis, tieši par šo dziesmu, un bija skaidrība, ka tas īstais vārds ir. Domā par saistību ar televīziju? Es domāju, ka man arī šī dziesma palikusi atmiņā, jo tad, kad bija šī izrāde Atjautīga aukle, tad to Lapčēnoks arī dziedāja koncertos, atbrauc uz Liepāju, kurā es mācījos 8. klasē, un man klases biedrene arī bija Inese, un viņa tad kopš tā laika bija baigi krutā, jo viņai arī bija šī dziesma Inese. Jā, ļoti daudz tika pie šī vārda, piemēram, mēs klasē bijām 4 Ineses. Tā kā, jā, šis vārds bija ļoti populārs, bet dziesma ir ļoti skaista, un, manuprāt, vislabāk to ir izdzied Viktors Lapčēnoks, lai cik ir kādi dziedātāji mēģinājuši to darīt vēl. Bez tevis dzīve liekas man, kā bezgalīga tumša nakts, ko greizsirdības smagi vārds, un neciešams sev kļūstu pats. Sirds mana vēsis pakritīs, un tavas acis sarkans apmetīs, tās mani iedūrās kā rūle, te līdz galam es esmu nonācis līdz galam.
skaņas smalcainās, ko viņš tev šonakt neso. Inese, Inese, Inese. Tas atkal esmu es, kas šonakt tevi sauc. O Donna, 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 Inese. Bez tavas mīlas esmu noguris. Es lūdzu, tevi lūdzu, nes mieru man, nes mieru dvēselē. Donna, 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 Inese. Bez tavas mīlas esmu noguris. Es lūdzu, tevi lūdzu, nes mieru man, nes mieru dvēselē. Tās mani iedūrās kā rūpē, līdz galam es esmu nonācis līdz galam. Inese, Inese, Inese. Tās skaņas smalcainās, ko viņš tev šonakt neso. Inese, Inese, Inese. Tas atkal esmu es, kas šonakt tevi sauc. O Donna, 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 Inese. Bez tavas mīlas esmu noguris. Es lūdzu, tevi lūdzu, nes mieru man, nes mieru dvēselē. Donna, 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 Inese. Bez tavas mīlas esmu noguris. Es lūdzu, tevi lūdzu, nes mieru man, nes mieru dvēselē. Arēna Rīga piedāvā Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, TV raidījuma Ķepa uz sirds producente Inese Kreitsberga. Nu, tad tev par Donu Inesi daudz ir pēc tam uzrunājuši. Gadās. Skolā tajā laikā arī, jā? Skolā mūs sauc vairāk uzvārdos. Tas var būt viens no iemesliem, kāpēc es esmu tik ļoti pieradusi pie savu uzvārda, kad es diezinu, vai viņu mainīšu. Kādreiz, bet redzēs. Kāds būs piedāvājums, jā. Kad nemainīs. Tajā laikā Inese šī manā klasē savukārt tika uzaicināta filmēties galvenajā lomā filmā Motociklu vasaru, un tad Ineses bums bija vēl lielāks izteikts Liepājā, un tāpēc varbūt arī šis vārds vairāk visiem Liepājas pirmās vidusskolas cilvēkiem asociējas ar šo filmu. Tev arī kāda filma no tā laika ir pavadījusi pēc tam visu tavu mūžu un varbūt kaut kādas pēdas atstājusi? Par filmām tā ļoti, ļoti grūti ir tā uzreiz pateikt. Kā jūs teicu, man nav viena mīļākā filma, man nav mīļākā dzēriena, mīļākās dziesmas. Bez par kādu inspirāciju, kur varbūt vienkārši tev garām ejot, ir, nezinu, Muhtars Šurp vai komisārs Reksis? Nē, es biju neglābiem iemīlējusies Silvestrā Stallone, jo tad sākās pirmie video maģi, ko veda no Japānas. Rembo, ja? Nē, Rembo. Kobra patiesībā. Pirmā mana mīlestība bija Silvestrs Stallone. Ok. Un kā tad televīzija nokļūtu tavu mīļāko objektu lokā? Patiesībā es tieši nākot šo raidījumu atcerējos vienu interesantu epizodi. Bērnībā man bija daudz draudzeņu, bet man arī ļoti patika pavadīt laiku vienai. Es pavadīju vasaras pie vecmāmiņas. Kur? Kalnciemā, laukos. Mums skaities lauks. Tur, kur tilts Kalnciemā? Jā, tieši tā, pie tilta. Un tur bieži bija arī mazi kaķēni, kas tika atstāti speciāli, jo Inesei patīk kaķīši.
nabaga kaķi bija tādā stresā, kad viņi bija dzirdējuši mūsu mašīnu piebraucam, tad vecmāmiņa stāstīja, ka kaķi dzirdot šo mašīnas troksni jau bija vispār pakšiem izskrējuši, jo viņi zināja, ka es viņus ņurcīšu un mīļošu. Un tad es spēlējos ar tiem kaķiem, un tad es tā kā man bija dažādi iedomu draugi, un tad es atcerējos, ka tajā laikā man likās, ka man būs savs raidījums. Tajā laikā bija tādi Latvijas televīzijā raidījumi, kur cilvēki sēdēja pie tādiem apaļiem galdiem, lasīja skatītāju vēstules. Un tad es iedomājos, ka es tā kā sēžu pie tāda galda un lasu skatītāju vēstules. Un faktiski šāda bērnības vīzija kaut kādā veidā realizēsies ķepā uz sirds. Jocīgi, bet es to tieši sapratu, ka tā tas ir sanācis. Es negribu tavu trauslo dvēseli tagad sagandēt, vienkārši es aizvakar dzirdēju vienu melno anekdotu, kas baigi sasaucās ar taviem kaķēniem, bet es nezinu, vai es esmu gatavs to stāstīt. Nu stāsti. Droši. Uz Kanciem tilta tipa. Viens pašnāvnieks gatavojas tur izpildīt to savu pēdējo lēcienu, un tad viņam pienāk klāt vēl viens un saka, jaunais cilvēks, vai jūs līdzi nepaņemsiet arī šos kaķēnus? Skarbi. Drausmīgi, ne? Bet tagad tu pateici par to Kaunciem, tad man šķita, ka tas melnais humors nemaz, tas jau arī nav no gaisa paņemts, un taču laukos tā bija bieži parādība, ņemt kaķēnus vienkārši slīcināt. Nu, diemžēl tas arhaisms bija, bet man ir liels prieks, ka ļoti daudz cilvēku tomēr maina šo domāšanu, un tomēr sterilizē savus dzīvniekus, mājdzīvniekus, un jo tā slīcināšana, tā ir ļoti, ļoti slikta lieta. Ļoti slikta lieta. Mēs nezinām, kāds ietekmē šo cilvēku karmu. Es domāju, ka tur nekas labs nav, jo pēc idejas, nav vajadzīgi šie kaķēni nevienam, un tad viņus tā kā dāļāt un bāsties virsū ar kucēniem kaķēniem, kas tur tā kā sanākuši, tas nav korekti. Pat ja tev kaut kas nesanāk, tad pirmais, ko tev pasaka, pirmos kucēnus ir jāslīcina. Diezgan dīvains teiciens. Nezinu, es neesmu tā piekritēja. Skarbi. Ko, par televīziju ir skaidrs tava inspirācija no šiem raidījumiem, un kā tev radās šis slavenais raidījums, kuru ģimenes Latvijā ir pieņēmušas kā tādu brīvdienu neatņemamu rīta sastāvdaļu? Patiesībā vienā brīdī strādājot ļoti, ļoti ilgi valsts pašvaldību sektorā, strādājot, kā saka, uz citiem, veltot savu enerģiju, citu projektiem, citu darbiem. Vienā brīdī man tā kā palika tā dīvaini. Es domāju, ja es tik daudz laika veltu citiem un tāpat naktis neguļu, lai monitorētu kādu projektu un viņam palīdzētu, es domāju, es taču varētu to darīt priekš sevis, priekš tā projekta, ko es gribētu, ko es varētu un kas man patīk. Es tieši gribēju darīt to, kas man patīk, sanāk, un ko es varētu arī par to, neprasīt palīdzīgu roku, kas varētu, paēst. Un apģērbties, nomaksāt rēķinus. Tāda bija tā galvenā doma, bet es sāku saprast no tā, kas man patīk un kas sanāk. Man ļoti patika televīzija, es jau biju strādājusi pirms tam, un man ļoti patika dzīvnieki, bet tieši man gribējās palīdzēt tiem dzīvniekiem, kas ir pamesti, kas gaida savu to otro iespēju, kuri principā nav ne ar ko sliktāki par šķirnes smalkiem dzīvniekiem, izņemot to, ka viņiem ir neatbildīgs un stulbs saimnieks. Tev ir kāds jau konkrēts cipars, cik tu esi paglābusi šādus dzīvniekus un kuriem atradusi otrās mājas, otro dzīvi? Mēs rēķinām, ka mums 7 gadu laikā, kur mēs rādām dzīvnieku vizītkartes, tie, kas meklē mājas, kur slavenības iesaistās, tas varētu būt apmēram 1000 dzīvnieki, vairāk pat. Jo vienlaicīgi arī, protams, mēs nevaram visus laurus uz sevi teikt, es nekad tā nedarīšu, jo šos dzīvniekus arī paralēli reklamē arī dzīvnieku patvērsmes. Jā, bet netieši uzmanību par šo dzīvnieku mīlestību, šos baciļus tu esi veiksmīgi devusi, jā, un tiešām cilvēkiem ir mainījies priekšstats par to, kādi ir šie dzīvnieki, un arvien vairāk adoptē tieši tādus, nevis ņem no smalkiem šķirnes klubiem. Es arī dzīvoju netālu no vienas patvērsmes, un tad, kad es braucu uz laukiem, ļoti bieži pa manu ceļu iet mazas meitenes pārsvarā viņas un staidzina šos suņus. Tas notiek ne tikai brīvdienās, bet arī darbdienās, un es tā pabrīnījos, cik cilvēkiem ir svarīgi, viņi varbūt nevar mājās turēt, un tad viņi izbrauc, un tas viņiem ir tikpat kā, nezinu, uz Itāliju aizbraukt slēpot, vai medībās iet, vai iet uz diskotēkām šīs jaunās meitenes staidzina dzīvniekus.
Tas ir svētīgs darbs, un patiesībā es domāju, ka tas ir ļoti atbildīgs, jo visticamāk viņas vēlas suni, bet viņas nevar atļauties, jo viņas dzīvo šauros apstākļos, un viņas negrib mocīt dzīvnieku. Jo tas ir ļoti svarīgi, ka, ja tev patīk dzīvnieks, tu viņu nemoci, ja tu nevari veltīt viņam laiku, bet tu palīdzi savādāk, staidzini, palīdzi ar ziedojumiem, popularizē savādāk to visu. Jo strādājot 7 gadus šai projektā, es arvien vairāk uzskatu, ka ļoti daudziem cilvēkiem nevajag dzīvnieku, ja viņi tam nav gatavi. Ja varbūt pirmajos mēnešos, pirmajā gadā man likās, kad vajag veicināt, lai cilvēki adoptē, lai ņem, es saprotu, ka nē, 100 reizes, 1000 reizes padomāt. Kad es meitu sāku vest uz jāšanas sportu, viņai ļoti patika zirgi, un tad viņai tur piešķīra tādu mazu poniju, un es gāju laicīgi uz tiem treniņiem, jo tur bija vesels rituāls. Viņiem bija jākopja, jātīra pakavi, tur jāķēmē. Ātri pārgāja gribēšana, ja? Man jā, bet pārējām meitenēm nē, un tad 95% tās bija meitenes, nevis čaļi. Laikam tas ar šo rūpības trūkumu izskaidrojums. Es domāju, ka tas nav ar to skaidrojums, tas ir pareizi, jo arī pēc vēdiskām zinībām, zināšanām sieviete ir tā, kurai ir ļoti daudz mīlestības, un tas ir ļoti labi, ka viņa daudz viņu dod, jo viņa vairāk dos, viņa arī vairāk piesaistīs. Tas viss ir normāli, un šajā gadījumā es gribu runāt par to, ka ir absolūts absurds teikt to, ka cilvēkiem, kam ir daudz dzīvnieku, ir kaut kādas problēmas ar privāto dzīvi. Viņiem, piemēram, ir netīrīga māja, vai viņi pilnīgi ir aizgājuši sviestā, kā saka. Bet cilvēks ir netīrīgs, viņš arī būs netīrīgs bez dzīvniekiem. Un, ja cilvēkam patīk higiēna, viņam patīk tīrība, kārtība, viņam tāda arī būs, ja būs 100 dzīvnieku. Tā kā tam nav pilnīgi nekāda saistība. Dzīvnieki ir vienkārši mūsu izvēle, kurai mēs nevaram pretoties. Mums viņi patīk.
Arēna Rīga piedāvā Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, TV raidījuma Ķepa uz sirds producente Inese Kreitsberga. Arēna Rīga februārī aicina uz Viktora Drobiša, Splin, Dons, Kraftwerk, Depeche Mode, Nargiz koncertiem un ledus baletu Gulbju ezers. Sporta līdzekļus gaidīsim uz pārbaudas spēli hokejā Latvija-Kanāda, Latvijas kausa izcīņas fināla hokejā un 2019. gada pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēm basketbolā Latvija-Ukraina, Latvija-Turcija. Atver arēnarīga.com un izvēlies savus februāra notikumus. Arēna Rīga piedāvā Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, TV raidījuma Ķepa uz sirds producente Inese Kreitsberga. Ar tādu laiska runča neatvairāmo tembru saklausīju sīlu, un tas bija duets ar Milēnu Farmeri. Jā, šis lieliskais duets, balss un mūzika un tā noskaņa, viņa ir viena no īpašākajām dziesmām manā mūžā, un viņa arī, kas ir interesanti, liktenīgi, viņa skanēja tieši tajā brīdī, kad es biju Londonā, es biju pārcēlusies savulaik uz Londonu, šeit es biju domājis, mana dzīve pagaidām Latvijā ir beigusies, un tas bija brīdis, kad skanēja šī dziesma, es saņēmu akceptu par finansējumu raidījumam Ķepa uz sirds, un es sapratu, ka man ir jāizdara šī izvēle, atgriezties vai palikt Londonā. Un es sapratu, ka vienkārši šajā brīdī dzīve faktiski, jāizdara izvēles ir. Un tādu es arī izdarīju. Es teikšu tā, ka es ilgi nedomāju, bet vienkārši es sapratu, ka šī izvēle ir jāizdara. Jo tas ir tas projekts, kas man bija ļoti, ļoti, ļoti tuvs. Viņš man ļoti grūti gāja, jo naudu finansēt neviens to negribēja. Jo es dabūju uzklausīt to, ka šāds projekts ir skaists, sirsnīgs, bet pozitīvas ziņas nevienu neinteresē. Tad dzima Ķepa uz sirds, ja? Tad dzima Ķepa uz sirds, un es uzskatu, ka varbūt apliecinājums, pierādījums tas, ka labas ziņas tomēr ir interesantas, un nevajag rādīt asinis traģiskus stāstus un primitīvi cilvēkus iežēlināt. Tieši šis ir tāds piemērs, kad labas lietas, pozitīvas, konkrētu cilvēku, dzīvnieku stāsti, viņi tomēr uzrunā skatītājiem, par to vislielākais ir prieks. Bija pat šķiet visa dzeltenā prese arī rādīja no tavu raidījumā sižetu tur par kaķēnu, kurš tur bija kaut kādus pasaules rekordus uzstādījis. Jā, starp citu, tas ir, manuprāt, Latvijas populārākais video. Viņš ir gan 30 miljonus video skatījums. Kas tur bija, atgādināja? Mēs veidojam sižetu par pasaulē mazākajiem kaķiem mančkiniem. Tie ir kaķu takši. Mazi kaķi ar mazām kājiņām īsām. Un ko viņi? Kaķēns vienkārši skaļi runāja. Ņaudēja. Un kaķēna ņaudēšana. Latviski, protams, latviešu mančkina kaķis ņaudēja. Un jebkurš, tagad, kas klausās, skatās, var apskatīties YouTube. Kas tur jāieliek? Mančkin. Inese Kreitsberga, mančkini ņau. Mančkin kitten talks too much. Un tad var apskatīties, cik šobrīd miljoni ir savākti. Jā, tas ir fenomenāli. Tas ir ļoti fenomenāls rādītājs. Un interesanti, ko pats rekordists šobrīd dara? Kur viņš atrodas? Mēs filmējām viņu, kad rekordists izaudzis liels. Viņš vairs neņaud. Viņš klusē. Viņš guļ uz lauriem. Viņš visu ir pateicis. Gaidā Grammy prēmijas rezultātus. Visticamāk, jā. Vispār tajā pašā Anglijā ir interesanti, es lasīju, ka kaķi ir tiek izrakstītas kā zāles. Un tie ir īpaši speciālisti, es tūlīt nolasīšu viņu nosaukumu felinoterapija. Jā. Un ka viņu murāšana tur tajā diapazonā no 27 līdz 44 herciem esot vesela zāļu grupa, kurus parakstot un šādus spiedienu regulē, kauliem nostiprinot pat 20%. Iedomājies, 5. daļa ar vienu kaķu murāšanu principā var reciklēti ietaupīt zāles un paklausies murāšanu un stiprāks ar nerviem un kauliem. Ideāli, bet tas nedrīkstētu būt vienīgais iemesls, kāpēc tu ņemtu kaķi. Tikai kā zāles. Jā, tas nebūtu rekomendējoši, ne. Man bija tā laime ar to Milēnu Farmeri tikties 2 reizes savā dzīvē. Vienreiz mēs uzstājāmies, kā tagad saka, korporatīvā pasākumā. Mēs bijām ar grupu Kosmos
vienā Ukrainas šnabi rūpnīcas atklāšanā, kur viņi arī bija ar visu savu orķestri, un mēs vienā čarterā reisā lidojām uz turieni, un tad es ievēroju šo sievieti, kurai visu laiku bija rokās sunītis, un tad es atcerējos, jo es viņu neatpazinu, viņa nebija nogrimēta un tāda sportā kostīmā, nu kā jau brīvsolī. Un tad, kad es viņu Rīgā intervēju, kad viņai šeit bija koncerti, es viņu atpazinu pēc sunīša. Mazs tāds sunītis, un tad viņi stāstīja, ka viņi bez viņa vienkārši nevar. Visās tūrēs viņš ir līdz, čemodānos viņu nenodod, viņu pat arī neliek tajā somā bagāžā, viņu tur klēpī. Starp citu, man tā ienāca tikko prātā doma par to saucamo beznosacījumu mīlestību. Mums cilvēks ir tos saka, jā, ka suns dzīvnieks sniedz to beznosacījumu mīlestību, bet tas ir skaidrs, ka viņš to sniedz. Bet stāstīja par to, ka mums attiecībā pret šiem dzīvniekiem, kas mums ir, arī vajadzētu sniegt beznosacījumu mīlestību. Un kas tas ir? Tas nozīmē to, ka mums no viņa neko nevajag, lai viņš ķertu peles, sargātu mājas vai izskatītos kaut kā konkrēti. Vienkārši mēs bez viņa nevaram. Lai viņš vienkārši ir, lai viņš ir vesels, priecīgs. Viņš vienkārši ir, par to mēs esam laimīgi. Tā ir tā beznosacījuma mīlestība. Un ja cilvēkam pret šo dzīvnieku tādas sajūtas nav, viņam nevajag ņemt dzīvnieku. Pietiek aiziet uz zoodārzu, vai ne? Jā, vai uz patvērsmi var aiziet pastaidzināt, aiziet uz zooveikalu, paskatīties būrīšos, kā tur kāmīši sotaļaujas. Tad lielveikalos jau ir jau kāmīši strādā. Ir, un zooveikali dara gudru lietu, viņi nepārdod šos dzīvniekus bērniem līdz 18 gadiem, ne līdz 16. Nu, priekš tam jau ir tēvi, kur tiek atvilkti un iežēlināti. Nu, es arī biju par upuri šādam. Ko tu nopirki? Fretka man patrāpījās. Fretka, jā, viņas starp citu ķepavs ir svarone bija. Meita pateica, ka ja nebūs Fretka, tad viņas dzīve būs šo sagandēt un sadragāt. Var paziņot pirms nākšanas šo raidījumu. Raivo, mans brālis, viņš palīdzēja. Viņš man palīdz veidot arī šo raidījumu, veidot visu sociālo tīklu reklāmas, un viņš bija sagatavojis kādi paši populārākie video, kas ir skatīti ķepos sirds laikā 7 gados. Un, protams, pirmajā vietā bija Maņškina kaķis, bet sižets ar tevi, Fretku un Tīnu bija 7. vietā pa visiem šiem gadiem. Tu redz ko? Bet pa vidu tomēr bija Fretkas. Fretkas tomēr izkonkurējušas tevi. Jā, es gribēju saprast, kas notiek, kad kaķeni salaiž ar Fretku. Tieši tāpēc mēs arī ņēmām, lai kaķim pa dienu nebūtu vienai pašai skumji, kamēr mēs esam prom. Un Fretkas IQ izrādījās daudz zemāks nekā mūsu Ketai, un tur nebija nekādu kontaktu. Nu, protams, viņi taču ignorēja noteikti to Fretku. Pilnīgi, tas ir kaut kāds zemāks radījums, vispār ignors, absolūts. Nu, šeit tas piemērs, piemērs, kā nevajag darīt. Nu, kāpēc es to saku? Vienkārši noteikti nākamreiz kaut ko tādu darot, iespējams, tu painteresēsies pirms tam. Un tas ir tas, ko aicinu arī es raidījumā, un arī cilvēki paliek mazliet tādi apzinīgāk, ka viņi tomēr ievāc informāciju pirms paņem, nevis nopērk šo dzīvnieku un tad domā, ko darīt. Bet arī labi, ka viņi tomēr domā, ko darīt. Nevis vienkārši mocās paši, moca dzīvnieku, bet ka tomēr grib risināt problēmas. Un tur nāk mūsu eksperti, mums ir atsevišķa rubrika par to, man prieks, ka cilvēki raksta, viņi grib risināt šīs problēmas, mums visiem tas ir izdevīgi. Es lasīju, ka Tokijas zooparkā 2 mēneši gadā ir veltīti, kad dzīvnieki iet atvaļinājumā, tiek aizslēgtas durvis, viņi atpūšās no tā, ka mēs uz viņiem skatāmies. Jo arī viņiem tas ir darbs, viņiem tas ir psiholoģiski nepatīkami varbūt, viņiem ir jādzīvo stresā, un visi viņiem holidējas. Tas tā kā man viens dziednieks pazīstams teica, ka viņš bija zoodārzā redzējis skumīgu pūci, kura bija vienkārši izskatīta cauri. Nu, viņi nevarēja sagaidīt to atvaļinājumu. Tieši tā. Nu jā, ar dziesmu par dzīvi Ines Kreitsberga, rekordisti ar sižetu, kuru Latvijas interneta pasaulē ir ielauzusies ar savu kaķēnu. Nu jau būs 3 miljoni, tu teici, vai vēl vairāk? Gandrīz 30. 30? Jā, pārbaudiet lūdzu, kas netic. Justins Bībers un Ketija Perī jau drīz jau būs sasniedzami. Tieši tā. Я родился сегодня утром, еще до первого света зари. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри.
Я кланяюсь гаснущим звездам, кланяюсь свету луны, но внутри у меня никому не слышный звук, поднимающийся из глубины. Я родился на севере, чтобы дольше оставался цел. У меня нет друзей, чтобы никто не смог сбить прицел. Море расступилось передо мной, не выдержав жара огня. И все стрелки внутри зашкаливали при первых проблесках дня. Я не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя. Я не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя, не мог оторвать глаз от тебя. Со стертой памятью, моя родина где-то вдали. Я помню, как учился ходить, чтобы не слишком касаться земли. И я ушел в пустыню, где каждый камень помнит твой след. Но я не мог бы упустить тебя, как не мог бы не увидеть рассвет. Я не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя, не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать. Arēna Rīga februārī aicina uz Viktora Drobiša, Splin, Dons, Kraftwerk, Depeche Mode, Nargiz koncertiem un ledus baletu Gulbju ezers. Sporta līdzekļus gaidīsim uz pārbaudas spēli hokejā Latvija-Kanāda, Latvijas kausa izcīņas fināla hokejā un 2019. gada pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēm basketbolā Latvija-Ukraina, Latvija-Turcija. Atver arēnarīga.com un izvēlies savus februāra notikumus. Arēna Rīga piedāvā Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, TV raidījuma Ķepa uz sirds producente Inese Kreitsberga. Nu, ir kaut kas tajās krievu dziesmās, kurās ir vēstījums, dzēja un nevis tas, ko mēs saucam par papsā. Un Boris Grebenščikovs arī viens no tiem, kuram ir ko teikt. Jā, īstenībā jau bieži runā tie, kuriem vajadzētu varbūt kādreiz paklusēt, bet tas ir cits jautājums. Runājot par Grebenščikovu, jā, šajā dziesmā ir tāds ļoti vērtīgs, manuprāt, vēstījums par to, ka tikpat labi cilvēks šajā brīdī var runāt par sevi, jo cilvēkam tomēr vispirms jābūt pašpietiekamam ar sevi jāmīl. Nevar prasīt sevis piepildījumu uz otra cilvēka rēķina vai uz dzīvnieka rēķina. Tomēr pašam vajag sevi sakārtot, un īstenībā nekas labāks nav izdomāts. Citi to varbūt meklē alkoholā, narkotikās. Es tomēr ieteiktu garīgā dzīvē pievērsties, jo nekur tu no sevis neliksies. Vienā brīdī tā situācija pienāks, ka tev tomēr būs ar sevi jātiek galā. Un tavas problēmas, jebkura problēmas, cita problēmas svešiem nav vajadzīgas. Mēs savulaik, kad filmējām Šveicē, kas ir parauga zeme, par to arī kā cilvēki dzīvo, kā pret dzīvniekiem izturas, ļoti interesants bija moments, kad es jautāju cilvēkiem, kāpēc viņi tur pamet dzīvniekus, kāds ir iemesls, kāpēc viņi patversmēs nodod. Un patversmes direktors pateica ļoti trāpīgu frāzi, kad cilvēks vienkārši vienā brīdī netiek ar sevi galā. Viņš netiek ar sevi galā, un viņam pietiek. Un tad viņš vienkārši izgāž dusmas uz apkārtējiem, izmet sunim izkastē, un viss. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jātiek galā ar sevi. Un tad tikai jāmeklē ir
ģimenē tas viss un dzīvniekos. Un stāstīja, ka Šveicē, ja suņi iereiz tur neatļautajā laikā, tad tiek maksāt bargi sodi un... Jā, un tieši kaimiņi ir tie, kas nosūdz, jo visiem jāievēro. Jā. 4 stundas ir maksimums, cik var atstāt suni vienu. Un tad Zviedrijā īpatnēji cīnījās ar nodokļa nemaksātājiem par suņiem, ka bija apmācīts viens čalis, kurš paigi perfekti atdarināja tās suņa rejas, un viņš staigāja pa ielām un vienkārši izprovocēja uz atbildi viņus, ja, un tad tās mājas, kurās atsaucās. Jā, tas ļoti labi sagatavojies šodienas raidījumam par dzīvnieku psiholoģiju. Es vienmēr gatavojos. I can take my eyes over you. Tiešām to var redzēt. Ļoti, ļoti precīzi fakti, jā, tiešām. Es zinu arī, ka tu esi viena no tām, kuru bauda Boris un Ināras Teterevu mecenātismu, un šajā gadījumā kas uzpirka vairāk? Tas, ka tu par dzīvniekiem taisīji raidījumus, vai tas, ka tu cīnījies kā pliks pa nātrēm un tev nebija šīs atbalsta no televīzijām, vai tāpēc, ka viņiem pašiem ir dzīvnieki? Es teiktu tā, ka šajā gadījumā saslēdzās zvaigznes, un es patiesībā pat nezinu, vai viņi ir no tiem, kas dod projektiem, kas palīdz projektiem, kas ar laiku kļūs mīlēti un atzīti, jeb ar viņu enerģiju, ar viņu piesaisti šie projekti kļūst veiksmīgi. Jo viņi uzticējās avansā absolūti nepazīstamam projektam. Tagad jau, jā, ķepa ir atpazīstams zīmols un tagad būtu daudz vieglāk piesaistīt finansētājus, bet tas, ka viņi uzticējās avansā, nezinot, tā ir vienkārši fantastiska epizode. Es uzskatu, ka viņi tomēr Boris un Ināra Teterevu manā dzīvē ir reāli veikuši sargeņģeļu funkcijas, un es par to viņiem būšu pateicīgi līdz mūža beigām. Tas ir fantastiski, jo, jā, viņi atbalsta, bet arī nauda netiek dāvināta. Mums ir ļoti strikti uzstādījumi, un viens no tiem ir, lai skatītāji skatītos. Tas nav vienkārši kaut kāda izrādīšanās vai sižetu veidošana, un tāpēc man ir svarīgi, ka skatītājs skatās, un tas ir galvenais, kāpēc ķepa notiek, un ļoti daudzi mums raksta un sūta vēstules, un tas ir apliecinājums, ka šis projekts tiešām ir skatītājiem tuvs un saprotams. Daudz bagātus cilvēkus esmu sastapis un arī intervējis, un lielākā daļa no viņiem ir drūmi, tādi savieptām sejām visu laiku, ar kaut ko neapmierināti, ar kaut ko cīnās, ar kaut kādiem konkurentiem, neredzamiem vai redzamiem pretiniekiem. Boris ir dzīvespriecīgs, smaidošs, un tas viņu atšķir no ļoti daudziem, jo viņš neinvestē tāpēc, lai nopelnītu, bet investē tāpēc, lai palīdzētu citiem, un līdz ar to arī viņš tad gūst to panākumu sajūtu. Jā, viņš atbalsta projektus, viņi atbalsta projektus Boris un Ināra, tie, kas viņiem ir tuvi, un viņi paši gūst to kaifu, baudu no tās mijiedarbības, kas šie projekti realizēti tiek. Un man ļoti patīk, ka Boris bija nointervēts pēc Elīnas Garančas koncerta, viņa atbalstīja koncertu Elīnas Garančas un Raimonda Paula. Viņam tieši uzdeva jautājumu, kāpēc jūs atbalstījāt šo koncertu? Un Boris skaisti atbildēja, kā mēs atbalstam tikai pašus labākos. Skaidrs, kāpēc tevi atbalsta, ja? Es ceru. Jūs taču kaut kādas balvas arī televīzijas laukā saņēmāt, ja? Pati vērtīgākā balva, protams, bija, tādā taustāmā veidā, tas bija zelta vilnis, jā, kur skatītāju balsojumā tika noteikts iemīļotākais dzīves stila raidījums. Tas bija pirms vairākiem gadiem, jā, tā. 6 gadi, ja, raidījumu? 7. Jau iet 7. Redz, cik kādi, 200 vairāk raidījumu, ja? Tūlīt būs 300 raidījumu. Kāpēc tu, kadrā, tev māte ir iedevusi skaistu vārdu, daba ir iedevusi skaistu iespēju iet un parādīt to visiem citiem, un tu esi aiz kadrā? Man tas nav pašmērķis nekad bijis, jo tas ir mans projekts. Protams, ja es būtu gribējusi iet kadrā, es to būtu darījis no pirmās dienas. Man drīzāk paticis varbūt strādāt kā žurnālistei, teiksim, un varbūt tu sev māni tikai, un tas ir komplekss tev. Man grūti pateikt, es neesmu tā domājis. Es esmu domājis, tāpēc, ka es arī ilgu laiku televīzijā taisot video ritmus, visu laiku biju aiz kadra un taisīju un gatavoju citus cilvēkus, lai viņi iet kadrā, un tad pienāk liktenis kaut kāds brīdis, kad tev vienkārši iemet iekšā kā kaķi vai suni ūdenī, un tu peldi, jā, un tad jau viss, tad vairs nav kur atkāpties. Izmēģini šādu te. Es jau šobrīd runāju, kā interviju ar tevi, mēs šobrīd tāda arī notiek. Uzskatām šo par sākumu tavai
raidījuma vadītājs jaunam posmam. Ko? Tad jau redzēsim. Tad jau redzēsim. Redzēsim ar tavu nākošo izvēli. Tas ir Braians Ferijs. Viņam ir fantastiski klipi gan ar Roxy Music, gan arī viņam pašam. Un tu varētu būt vienā no viņu klipiem stabilu filmēties. Tev tur nebūtu nekā jākompleksējās. Paskatīšos klipu, kurā tev liekas, es varētu filmēties. Jā. Nu, to es savadīšu tad kopā ar Braianu. Feriju. Super ideāli. Paldies! Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. Johnny says he's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere when he earns the time. Mary combs her hair, says she should be used to it. Mary always hedges her bets, she never knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered, scared that he'll be caught without a second thought. Running around, running around. Arēna Rīga piedāvā Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, TV raidījuma Ķepa uz sirds producente Inese Kreitsberga. Ja mēs uzskatām, ka ne tikai dzīvniekiem ir dvēsele, bet arī cilvēkiem, un dvēseli mēs varētu kā melodiju uzskatīt, tad ķermeni kā instrumentu, kur šo melodiju vai nu izspēlē, vai nu nē. Kādam instrumentam tu ar savu ķermeni visvairāk sevi vari salīdzināt? Neesmu īstenībā domājis par šādu jautājumu. Un man liekas, ka tagad es kaut kādus mūzikas instrumentus, ja sāktu teikt, es domāju, tas izklausītos muļķīgi. Nu, kokle.
flauta? Nē, kokli noteikti, nē. Nē, nu man ļoti patīk ģitāras, teiksim, ģitāras skaista. Nu, ne taču kontrabass, pareizi? Nē, tāda skaista spāņu ģitāra. Piccolo flauta? Nē, nu Ģitāra. paliksim pie ģitāras, skaistas tādas. Jā, pati arī kaut kad esi vēlējusies apgūt kādu instrumentu? Es ļoti, ļoti nožēloju to, ka man vecāki nebija pietiekami stingri bērnībā, kad viņi man lūdza, nevis lika spēlēt klavieres. Viņi ļoti respektēja, ko es gribēju, un es biju mīļā meitiņa, ko es gribēju, to es darīju, un es negribēju spēlēt klavieres, un mīļie vecāki ļāva nespēlēt. Ja būtu bišķiņi bijuši stingrāki spēlēt klavieres, tas ir reāli, ko es nožēloju, jā. Beļģijas karalienei Henrietei ir tāda aizraušanās dīvaina, ka viņai arī ļoti patīk dzīvnieki, un viņai ir lama privātā, un tad viņa apmāca lamu spļaut, jo kas tā par kārtīgu lamu, ja viņa neprot kārtīgi spļaut? Es domāju, ka viņai ļoti daudz brīva laika šai karalienē. Un viņai ir arī, kam pēc tam demonstrēt šo paņēmienu, ja? Mančkina kitten video ir konkurence. Jā. Tev pašai kādas aizraušanās hobija brīvajā laikā, ko tu esi sevī pamanījusi? Nu, es uzskatu, ka vērtīgākā lieta, priekšmets, laiks, kur var vispār investēt, kas visu mūžu garumā nodara, ir ceļošana. Tas ir tas, kas, manuprāt, ir visvērtīgākais. Nekādas mēbeles, drēbes, mantas, neko to neaizstās. Tev patīk ātri izskriet pasaulē vai kādā vienā vietā un tad tā kārtīgi iepazīt to? Man patīk dzīvot citā pilsētā. Ja es, teiksim, neesmu attiecībās, esmu viena pati, piemēram, tad kādreiz draugi saka, ko tu tur dari viena? Nu, Romā vai Londonā. Nu kā, es tur vienkārši dzīvoju. Nu, es Rīgā esmu viena, nu, tad es arī varbūt Londonā varbūt viena. Bet man ļoti patīk dzīvot citur. Izjust tās pilsētas, valsts kolorītu. Kuras tev ir tā palikušas atmiņā, ar kurām tu esi sadzīvojusies? Nu, privātā dzīvē man bija ļoti ilgs posms saistīts ar Itāliju, ar visām no tā izrietošajām sekām, itāļu valoda, kultūra, protams. Nu, Itālija tā ir tiešām viena liela mīlestība manā mūžā, bet tā nav vienīgā. Man ļoti, ļoti arī ir aizrāvuši Emirāti, Dubaja, Abu Dabi. Es domāju, ka es tur varētu arī dzīvot. Es izlasīju tādu interesanto faktu grāmatā, ka ne tikai dzīvnieki, nu, tā kā Milena Farmer ar sunīti apbraukā visu pasauli, tad arī vienas no lielākām ceļotājām ir kodas. Jo viņas ar drēbju palīdzību tiek iekšā gan laineros jūras, gan lidmašīnās, gan automašīnās, un viņas esot nokļuvušas, nu, uz bijis neiedomājamākām vietām, un viena no tādām kodu diasporām esot jau Empire State Buildingā. Tā kā redz arī šādi mazas dzīvās radībiņas, viņas pret savu gribu varbūt, bet, ja grib, tad arī var apceļot. Var tikt līdz Amerikai. Jā. Starp citu tavā raidījumā, kāpēc kaķi, suņi tādi prioritāri? Kur paliek ķirzaciņas, papagaļi, kodas? Nu, kodas, tā kā, man liekas, kā mājdzīvnieks nebūtu, jā, tas jau būtu tā kā kaitēklis, bet mums ir arī, jā, pundurcūkas, seži, dažādi citādi dzīvnieki, bet vienkārši viņi maz salīdzinoši ar kaķiem un suņiem. Jo pētījumi rāda, ka vidēji cilvēkam Latvijā 75% ir kaķi un 65% ir suņi. Tas nekas ir kāds tagad skaita un ir pāris 100%, vienkārši citiem ir gan suns, gan kaķi. Un līdz ar to mēs arī ņemam vērā, nu, principā, vairākuma intereses un arī runājam par šīm kaķu suņu problēmām, kas ir aktuālas. Tev ir kaut kādi zinātniskie konsultanti vai tev skatītāji padod priekšā šīs tēmas, par ko runāt? Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka mums ir joprojām ļoti uzticami eksperti, kas ir profesionāli kinologi, profesionāli vetārsti. Tie nav cilvēki, kas savu hobiju nolūkos mūs konsultē nekādā gadījumā. Un es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ka skatītāji mums sūta jautājumus. Kas jauns šajā gadā, 18. gads, ko tu esi sagatavojusi kaķu, suņu un dzīvnieku mīļiem? Tavs gads arī suņiem. Jā. Jā, šis gads ir ļoti interesanti iesācies, mums kā 7. dzimšanas diena ar ļoti interesantu pārsteigumu jaunumu.
Dzīvē nejaušību nav, ir tikai situācijas, kurām vajag ļauties. Un ir tapusi jauna dziesma, kuru raidījumam Ķepa uz sirds ir uzrakstījis komponists Jānis Lūsēns un Guntars Račs dzejnieks. Ir tapuši fantastiski vārdi un izcila mūzika un ļoti, ļoti labs izpildījums, ko dzied Atis Ieviņš un Ieva Sutugova. Šī dziesma skanēs no nākamās nedēļas raidījuma titulgalviņā, jo mums jāmaina mūzika. Es izlēmu, ka vajadzētu mainīt uz, protams, kaut ko labāku. Un es esmu pilnīgā pārliecībā, ka šī mūzika būs ļoti laba, un tas ir ļoti labs lēmums, un īstajā brīdī tas nāk. Jo, ja pa 100% es nebūtu pārliecināta, tad šī mūzika un dziesma netiktu izmantot raidījumā. Tā kā es esmu priecīga, un es ar visu sirdi sajūtu, ka tā ir īstā. Un tiešām paldies autoriem par radīto prieku. Es domāju, tas ir labs novērtējums, ja televīzijas vai radio raidījumam komponisti pat nepiespiežot, bet uzskata kā savu labu pienākumu vai kā atdevi radīt muzikālu noformējumu, kas varbūt pēc tam iet tautā, varbūt pēc šīs melodijas pēc tam šo raidījumu atcerās ilgus un citus gadus. Jānim Lūsēnam es joprojām varu pateikties par raidījumu Labvakar galviņu, kura ir patstāvīgi. Lieliski, jā, cik gadus un cik jā. Galu galā jau arī Meža parka estrādē koru balsīs izpildīta. Novēl to pašu, lai tas notiktu ar šo dziesmu. Kā to sauc? Dziesma saucās Es tevi aicinu sev līdzi. Tad arī par to pašu, par mīlestību un vienalga starp ko? Jā, par mīlestību, ļaušanos, izvēli un došanos, iespējams nezināmajā, bet atliekot malā visas pagātnes problēmas un nebūšanas. Paldies, ka atnāc, paldies, ka atnes šo dziesmu, kura tagad izskanēs visā mūsu plašajā valstī, kurā Pirmatskaņojums, jā, šis ir vēsturisks brīdis faktiski. Jā, tātad saimnieki visus savus suņus kaķus ātri pie radioaparātiem pagrieziet skaļāk, ja viņiem gadījumā ir ausis nav iztīrītas, un lai šī dziesma tev nes jaunus panākumus, un viss tev novēl ķepu uz sirds, es tev novēlu, lai tev būtu vienreiz roku uz sirds. Paldies, paldies, ka uzaicināji. Bez vārdiem un bez solījumiem es tevi aicinu sev līdz. Bez vārdiem un bez solījumiem es tevi aicinu sev līdz. Nav nozīmes vai vēlēts vakars, vai baltas saules pieliec rīts. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Bez vārdiem un bez solījumiem viens otram uzticēsimies, un visa